Pie 45 metrus garās automodeļu trases, kur par Jelgavas 750. jubilejas kausu sacenšas 8 interešu izglītības iestāžu komandas, valda tādas pašas emocijas kā īstās autosporta sacensībās. Grūtākais tā paša modeļa salikšana un saprašana, kā braukt īsti, jo katrai trasē savas īpašības un modelis ir pats svarīgākais šajā visā. Nākotnē varētu tevi ieraudzīt arī lielajā trasē ar lielajām mašīnām. Viss ir iespējams, kartingi patīk braukt, ar īsto mašīnu arī patīk braukt. Viss ir iespējams, patīk pieņemt jaunas iespējas, visu pamēģināt, kāpēc gan ne? Šis man ir otrs. Un kas ir pats grūtākais, tas ilgais laiks, jeb kas? Tas ilgais laiks kā nobraukt. Kā jau autosportā, arī šeit ir gan mehāniķi, gan piloti, kuru galvenais uzdevums 6 stundu laikā nobraukt pēc iespējas vairāk apļu. Komanda, kura sastāv no 4 cilvēkiem, uz sacensībām sagatavo vienu automodeli uz 4 cilvēkiem. Viņš jāsagatavo konkurētspējīgs, lai viņš 6 stundas būtu spējīgs konkurēt ar citiem braukt pa trasi. Un attiecīgi trase ir no 8 celiņiem sastāvoša, katra komanda izbrauc pa savu celiņu. Un datorprogramma trases visu skaita kopā. Pagaidām jaunie braucēji auto vada ar podziņām uz pults, un gluži tāpat kā uz šosejas, arī šeit noteicošais nav trases garums, bet gan tās kvalitāte un braucēju meistarība. Komandu pedagogi ir pārliecināti, ka automodelisms ir drošas braukšanas sākuma skola. Jo kā šeit uz trases automodeļiem, tāpat arī ir ceļu satiksmē vajadzīga laba reakcija, spēja paredzēt notikumus un izvairīties no bīstamām situācijām. Šīm sacensībām jau ir sena vēsture, un par godāgotajām vietām sīvākā konkurence visbiežāk ir starp jelgavniekiem un valmieriešiem. Arī šoreiz uzvarētāja gods Mājniekiem, 2. vieta Rīgas motoru muzeja komandai, bet 3. valmieriešiem. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.